Kas te notiek, ir pastāstiet. Un arī sievietes. Jā, ja godīgi, man liekas, ka ļoti daudz kas nav izlaists. Jā, nav daudz izlaists un noteikti koru faniem, lielajiem faniem tas notiek sāpīgi. Jā, esošiem varbūt pirmā reize. Man ir, nezinu, tur var visu kaut kādi iemesli būt, kāpēc nav, vai ne? Bet es domāju, ka lielākā daļa varbūt zina, kāpēc, bet jā, jā, jūs zinu, kad vienā tiešraidē bija Silovs ar Šteinu, es atceru, kā Šteins, Silovs ar Kleinu, jā, Šteins, Kleins, jā, es zinu, jo es zinu, ka viņš man pieminēja, un es zinu, ka tas tev izlaists, un tad reāli daudz kas nav izlaists no etapiem, tas ir diezgan crazy. Jā, bet tagad sveicināti atpakaļ. Šodien ir 371 video. Nebūs live streams, bet būs video. Tagad pamēģināsim divas lietas. Visu laiku es būšu maziņš. Un otrs mazāk mīmus ielikšu, jā. Varbūt. Es pēc sajūtām, kā es skatīšos, kā es kaut ko tur katošu, tad pēc sajūtām, jā. Šodien... Pēc manām domām, labākais battle rappers Latvijā. Skatīsimies Dafiju pret labāko Haribo. Nav nekas izlaists tādā ziņā, kad iedot tādu papildu kontentu. Jā, izcelt Dafiju atkal. Es nezinu, rakstiet komentārā. Dafijs ir labākais battle rappers. Viņš, jā, pret Leksu finālā zaudēja, bet jā, kopumā ņem kāds Dafijs ir, jā, es domāju, ka viņš ir tā kā priekš manis pirmajā vietā, laiks tad ir 3-4 pēc tam kaut kad. Yeah, let's go, es domāju, let's go. Es nezinu, cik jau aizgāja, bļāviens. Atkal 2 minūtes, sorry, pagaro ievadu. 3, 2, 1, aiziet. Batlēm, tas ir parasti, bet ticiet man, akapela ir tā lieta, kas vai man šitā atstāt vai pašu lielo ekrānu. Vajadzīgi. Es arī priekš, ja man kāds klips būs, es domāju, vai... Tāpēc mēs esam jaunā vietā, kas ir First Mirror, iedodam maksimāli troksni! Pirms mēs sākam, lielu paldies gribu pateikt Lucky Punch Energy Drink, Tuborgam un maksimāli troksni iedodam mūsu ģenerāla sponsoram Laimzam vēlreiz. Un ja tie komentārā, kas man dirsīs, kāpēc tev tur ir Avatars Legend of Korra, tad malā, kāpēc tev tur ir vēl viens kaut kāda Avatāra video, kaut ko tu tur skaties? Jā, dziļi sirdies uz nūģis. Es varu darīt, ka ļoti daudz tādu ir. Es arī dzeru no... Šitam vēl uzspēdīsim, zinu ko? Reāli es vēl dzeru no kādas krūzes kafiju. Kas tur ir? Neizlai ārā. Star Wars, bitch. Ko tu saki tagad? We don't care. Visus tos punchlines, kas iet pāri galvai tā kā Enga tetovējums, jā. Es mēģinu ķert. I go to war with these stars, no George Lucas, make a call and here's Johnny, keep me shining like I'm Stanley Kubrick. That line went over your head like the Airbender's tattoo is. Tāpēc es arī ķeru, arī Zvaigžkaru, arī Marvel, visus punchlines. Uz to pusi, kas tēbāt. Labi, let's go! Dafi ķengaraks. Reperi pa labi no man saka, kas tu esi? Labvakar, laimīgu jauno zirga gadu visiem. Tie, kas nezināja, mani sauc Raivo, jeb labākais Haribo. Esmu reperis, publiska persona, tagad laikam jau battle reperis. Filmēju TikTokus, kā arī ar... Es atveidos, ka es pieši tagad zinu, kā to nospiest. Karočā, battle reperis un reperis, kā lai pasaka, pēc idejas viņi ir tā kā viens, tu esi reperis. Tev ir teksti, tev ir lirika, tev ir punchline, tev ir, tā kā tur zina, referents. Jo vienīgais, kas atšķir reperu no battle reperu, es domāju, pēc mans viedoklis tikai, ka battle reperis ir spējīgs iziet un tevi nodirst kārtīgi. Tā kā tevi ar vārdiem apliet. Jā, tā kā es nezinu, virsa virsū, vienkārši sūdēt, ber virsū. Es nezinu, kas vēl, tas ir vienīgais, kas atšķir, jo reperis var taisīt mūziku, bet reperis arī var taisīt mūziku. Bet man liekas, vismaz personīgi, bet reperiem noteikti var vairāk, ja tu klausies viņu mūziku, tur varbūt būs kaut kāds vairāk krūtāks referents, popkultūras, kaut kāda referents, varbūt punchline, vai ne. Reperis var uztaisīt parastu mūziku, tādu, bet lai gan battle reperis ar to var, vienkārši es saku, vienkārši battle reperis pēc manām domām ir vairāk tādi tie tehniskai reperi, pēc manām domām. Ierakstē komentārā. Draudzene filmējam sekstapes viņas OnlyFanos. Un...
Un pa lielam es māku tā kā strādāt ar abām galvām. Tā kā, jā, man vajadzēja reperīt kaut ko. Jo, noēdīšu tevi kā ekleri, neredzu battle reperi. Yeah. Iedod troksti! Man liekas, viņš to speciāli darīja, jo Dafijs parasti pirms saviem iesāk ar īpaši iepriekšējā sezonā Dafijs laiku teica. Šito kaut kāds dažas 2 rindas pirms katras battles sākuma. Ar jums mēs neesam izlozējuši, kas sāks pirmais, kas nesāks pirmais, bet es domāju, ka iedosim priekšroku Haribo izvēlēties. Haribo izvēlēties, kur sāk raundu pirmais. Dafijs, iedodam maksimāli troks pirmais rauns, aiz Dafija būs. Vēlreiz, iedodam troks par šo batlu. Dafij, aiz tevis vārds, aiziet. Haribo, atkal tu. Neinteresants kā rītvakars. Vienmēr pliks kā pimpjagals. Taču zini, ka man ir biga bārs vai tiešām pagājušais tev bija pamaz. Es zinu, ka tev patīk azarts Un jādod, man liekas, es ceru, ka Dafijs nopelnīja visus bonus, jo šitajā sezonā viņam pret Q man bija 2 reizes jābetlo. Viņam 2 reizes pret Haribo bija jābetlo, jo viņš to darīja iepriekšējā sezonā. Kuri un tādā līmenī, kā viņš to dara, kuri reperi tā vēl būtu tā izdarījuši? Kur vēl tā būtu izdarījuši? Atvainojos. Jā, reāli. tu ieņem tādu kā gamblera statusu, bet laimes nedod laimes ratā iespēju vinēt tev arbūzu. Tādus mēslus, kā tu bez liekas domāšanas bāžurnā, tu neizvilkš šo kā tava mauka svārkus gurnā. Es tev nepatīku, bet daru savu darbu it kā savāds tavu ražu urla. Varu teikt, ko gribu, viņiem patiks it kā dražu kurlo. Kā mums tur beidzās pagājušreiz? Slimais. Pis prom uz staciju, laimīgu taciņu un pamet šo Latviju. Un to man saka Raivos. Jā, pirmkārt jau var skaņai piečakarēties, reāli skaņā. Čārkst, reāli čārkst. Tas ir crazy. Jā, vispār runājot par... Vispār es jums parādīšu. Atcerieties, ko Dafijs teica? Laimīgu taciņu un pamet šo Latviju. Ha? Un to man saka... Ha? Un kas tā? Vai kāpēc ir vēlreiz tie battle jāskatās, jā? Como Donald Trump, la cojo del coño para tu gang, es solo un sueño, párate ya. Viņš teica Dafijam, lai pis prom, lai tu brauc prom. Ko kādā valodā viņš te mauc? Hoy bebo todo el día, una baddie encima, me mueve culo like Shakira, no tax el chulo. Kādā valodā? Cuentos mentiras, se me pira cuando bebo y bebo todo el día, una baddie encima mueve. Ironiski, vienkārši rēcīgi. Protams, respekts kaut kādā citā valodā maukt, un viņam tur bišķi kaut kāds slovs ir, bet, ej, laimīgu taciņu, kurš ir prom? Skatieties vēlreiz to bat. Raivo Zakriepskis un pamet šo Latviju. Un to man saka Raivo Zakriepskis un Aleksandra Priģibailo. Jebait, cik tīras asinis, galis, kas uzvedās kā čūs. Tas bija rēcīgi. Bet es sāku skaņu, čārkst ausīs. Mitoloģija tevi sauktu Vasilisks, neprot pasniegt info, neatņem darbu no LRTS sarmīts, pirms dirsmam virsu jobanais dārzeni, pačiko savas saknīts. Tāds maziņš. Dārzeni, pačiko savas saknes. Dārzeni, jā. Mitoloģijā tu esi Vasilisks. Vasilisks? Pareiz pateicu. Bet labi, mēs domājam mācam tālāk. Es zinu valodu labāk kā tu. Cienu kultūru un tradīcijas, pelnu, ziedoju, atbalstu, ieguldu akcijās. Neesmu baigi labs cilvēks un arī kā tu nedienēju armijā. Bet tu nevari man to teikt, īsts patriots, kas dzīvo Spānijā. Vēlreiz teikšu, kāpēc jāskatās vēlreiz? No me cuentes tus movidas, no me cuentes tus cuentos son cuentos mentiras. Se me pira cuando bebo y bebo todo el día, una baddie encima mueve culo like Shakira, no tax el chulo. Jā, pat rēcīgi. Nu, tas ir ironiski, iemetīšu kā mazu mīmu. Man to teikt, īsts patriots, kas dzīvo Spānijā. Ko tā? Enrique Iglesias laini patīk vairāk nekā Ozols un Gačo? Šautots Ozolam un Gačo. Šautots. Gačo bija šī underrated. Vispār Gačo deliveries ir krūts. Mēs esam pirmais albums, man ļoti pie sirds gāja. Pēc tam tie albumi, tas vairāk jau iecāts tāds. Man gribas, lai viņš repo, viņam piestāv repot. Viņam piestāv repot, ir krūta, ka viņš uztais krūtu dziesmu, bet tas pirmais albums vienkārši
Skaisti. Jā, bet tas hot takes. Šim vēnam Enrique Iglesias laini patīk vairāk nekā Ozols un Gačo. Pa šim vēnam plūst augstā zupa, šim pimpim gazpacho. Tur zālīt var tīt un Kaut kāda spāņu zupa. sālīt tā spīd, zini, pohu, jo man te biežāk nekā tev cilvēki pasaka labrīt. Man nahuj tavas lipčikas un amigas, man nāk vēmiens no tevis kā no lētas šmigas. Jau samācies valodu? Man Oh my god, ausis iet ārā. pagaidām tā tulkošana grūta. Haribo ir kļuvis slavens, tur skan kā Haribo de puta. Puta! Kas vēl pa vārdiem zināja? Tagad skatījos šito, kad es skatījos Pablo Escobar tā dokumentālā 2015. gadā iznāca Netflixā. Narkos, jā. Tā kā es viņus, kad skatījos, jā, es arī jums puta. Parasti bija sanām pa beču vai, nu, labi, Latvijas tas būs vairāk tu kucas dēls vai nezinu. Tu arī tik žo, tas ir lamu vārdsība, bet puta vienkārši tā, kad spāniski vai, piemēram, Darkos, kad klausies, viņš tik labi izklausās, es nezinu, kāpēc. Moj kasa, nē, kā moj šo krievski bija. Kasa, es zinu, ka kasa bija māja, un tad bija te puta. Nē. Meitenes viņu tur saukā par guapu un big papi. Es esmu glaimots un pūcēts. Es tevi arī saukšu par papi, jo tu esi jobanais kucens. Nahu jūs vicināt astes. Un kāds arī setums bija priekš papīra punchline tāda maza, jā, uzdarsiena. Jo tev kucēnu maz saukš, jā. Tevi tu sauc par de papī, jā, meitenes, jā, tāds papīra setups un aiziet līdz šitam, jā. Nu, skaisti, tas ir skaisti. Es vēlreiz atkārtošos, lūdzu, saudzējiet Dafī. Sargājiet viņu, lūdzu. Tevi arī Ķēngarāk šito trako. saukšu par papi, jo tu esi jobanais kucens. Nahu jūs vicināt astes, kamēr šis sunīts jums reiviņš šodien dabūs siksnu. Jo dzīvojot, es zinu vairāk nekā 50 Shades of Grey. Es esmu lepns ar to, ka Es varbūt aizdomājos, vai viņš vēl pieminēja pelēks vai nē, kad ir... Nē, paga. Tinam tālāk. Dzīvu zem pelēkām debesīm, tev patīk saulīt un siltums. Jā. Tu labāk mūs nebesī. Jā. Krētas šovs samācīja meklēt tur, kur ir Jā. karsts. Okay. Nepatīk mitrums un augstums, tevi nav vikinga gars. Kāpēc šitas ir? Es pirms tam aizdomājos, man liekas, varbūt nedzirdēju, jā, šitas vikinga gars. Un kāds ir setups? Dzīvojot Latvijā ir 50 Shades of Grey, jā. Protams, arī referents uz grāmatām 50 Shades of Grey, ka vispār pirmo reizi tā filma iznāca, jā. Ļoti daudz vēl maziņu bija. Tas bija, nezinu, jau 10 gadi, jo pagājuši atceros, ka ļoti meitenes tā fanoja par to 50 Shades of Grey. Pizdzēts. Tā kā tā filma ar daudz ārā, ļoti fanoja daudz. Lūdzu, ņem mani tāpat kā tajā filmā. Bet 50 Shades of Grey Latvijā ir pelēk, kamēr tu dzīvo Spānijā, jā. Un tas viss pelēcīgi te dzīvojot, tas aiziet līdz kam? Tu tā kā vikinga gars, jo tevī nav, tu nevari dzīvot tādos laikapstākļos, tu būtu prom, ha? Un tu teici, man bija jāpabeidz stācija. Es saku, bravo. Iedzimu zem pelēkām debesīm, tev patīk saulīt 50 Shades of Grey. Jums reiviņš šodien dabūs siksnu, jo dzīvojot, es zinu vairāk nekā 50 Shades of Grey. Es esmu lepns ar to, ka Nu jā, jo tas arī flips, jo tāpēc, ka viņš ar savu meiteni, vai ne, visu laiku filmē savus OnlyFans, vai ne, un tāds maziņš ievads, bet arī man liekas, tā 50 Shades of Grey pelēkam debesīm, vai ne, atkal viņš iemet, jā, te ir pelēks, grey, tas viss tāds setups krūts. Vismaz man tā liekas personīgi, mans viedoklis, kur es noteikti gaidīšu kaut skaitu komentārus, kā parasti, let's go. zem pelēkām debesīm, tev patīk saulīt un siltums, tu labāk mūs nebesī. Krētas šovs samācīja meklēt Tieši tā. tur, kur ir karsts. Nepatīk mitrums un augstums, tevi nav vikinga gars. Let's go. Es arī priekš tavas ģimenes daru vairāk kā tu. Dzīve ir kaut kas grūtāk nekā uzbliest jauno tatu. Nahuj tu sūda gabals, lasi man šīs jobanās lekcijas. Viņam ir tik labs deliveries, tas pizdzēts. Akapelā Dafijs pirmais. Viņš ir pirmais, jūs varat teikt, ko gribiet. Jā, viņš ir pirmais, viņa deliveries ir on point. Jā, tas ir, es nezinu, kā salīdzināt. Nu, tas neizklausās cringe, jā. Dažiem es liekos cringe, jā. Bet viņš reāli, katram ir savs tas, kā uztver, bet reāli klausoties, piemēram, tos pašus
Amerikā vai Krievijas tos battle rappers. Tas ir kaut kāds viņiem tā enerģija, tad viņiem aura, jā, jaunais vārds. Aura ir ap viņiem, viņiem ir tāds pasniegšanas stils, viņiem tas ir, viņiem patīk tas sūds, viņi repo, viņiem ir punchline, plus tas deliveries, vienkārši tu tā kā pasniedz tā, it kā tu notic, ko viņš saka. Un tas ir battle rapā ir īpaši ļoti svarīgi arī. Nu, protams, arī, nezinu, ja repers dziesmās, ja kā ja viņam kaut kāda punchline vai kas, kad ir jāklaus. Nu, ķipā, ja tu jūtu enerģiju, kad viņš saka to, tu notic viņam. Bet Dafijs tā kā Dafijs pasniedz to akapelu tā, kā man liekas Latvijā vajadzētu, ja. Un plus, viņš ir krievs, kas ir rēcīgi, ja. Tas ir rēcīgi. Bet, mans hot takes atkal Dafijs sāk labākais. Tur vispār šitajā sezonā, man liekas, viņam vispār nebija konkurenti īpaši. Varbūt, man, protams, personīgi gribēs redzēt, viņu ar Arčī finālā, jā, bet es domāju, viņš būtu nogalinājis Arčī arī reāli. Es maksāju nodokļus. Nahuj tu sūda gabals lasi man šīs jobanās lekcijas. Es maksāju nodokļus, no kuriem maksā taviem senčiem pensijas. Labāk 10 tādi kā es, nekā viens your type bitch. Šīs rezidents pret mani bija ļauns, es kā Mila Jovovič. Un jā, tiešām. Resident Evil. Nesen spēle iznāca Requiem. Kaut kā tur bija. Resident Evil, jā. Šitas Residents, jā. Jā, un tā, ko viņš to sauc, bija aktris Mihailova. Pagad, kā viņš teica? Pret mani bija ļauns, es 10 tādi kā es, nekā viens your type bitch. Šīs rezidents pret mani bija ļauns, es kā Mila Jovovič. Un viņa filmā, ko viņa darīja, sen esmu redzējis, jā, bet, jā, es kā kas, jo šis ir tas ļaunums, ko vajag iznīcināt. Man ļoti patīk Dafija popkultūras referents un vai punchline. Jā, abi divi. Es to jau pamanīju jau kādu laiku, jau iepriekšējā sezonā, kā es sāku to darīt, un Dafijs atnāca uz stream. Man liekas, tas ir tā kā tev jāņem visu, ko tu vari paņemt, popkultūru jāliek iekšā, jātaisot punchline no tiem, jo tas padara to reāli. Jūs teiksiet, ķipā, kāda popkultūra, bet noklausēties reāli Ludacris freestyle. Tikko nesen iznāca. Pull out the old school Chevys in the Cadillacs, drop tops, everybody riding on chrome. Fist full of diamonds, blue, red, and yellow. It feel like I got them infinity stones. Hammer always on me like Thor. I'm so low key. I keep that Iron Man. Never cared about a comment of an internet troll. Y'all stay on the web like Spider-Man. Let's go faster than Captain America. Run and get mad green like the Hulk. Marvel punchline uz punchline'iem. Referents. Ko mēs runājam te? Šautos Dafiem vēl aizvien. Tā bitch, šīs rezidents pret mani bija ļauns, es kā Mila Jovovič. Un jā, tiešām. Pirmais, kas nāk galvā, ir korporācija Umbrella. Ja man par sarkanu prasa, teiksi, jabans okupants, nē, dalbajob. Ja tu dzīvo te, tad zināt, ka mūsu karoks ir karmīn sarkanā krāsā. Nesen viņam bija cīņa. Lucky Latvian Fight Club. Jūs teiksiet, drosmīgs gājiens. Fakts jums. Lai izietu ringā, ir tiešām vajadzīgs raksturs. Bet Haribo nav drosmīgs, viņš vienkārši ir retārds. Šim kucenam pēc otrā raunda jau vajadzīgs bija vetārsts. Izgāja ārā plecs. Nu, es slavu Bogu, ņem piemēru no viņa. Tie, kas zina, kad es gribu rādīt slāku šito te šāvienu. Tie, kas zina, viņam bija cīņa. Respekts, ka viņš izgāja, jā. Un izgāja ārā pārsts, izgāja ārā plecs. Nu, es slavu Bogu, ņem piemēru no viņa un izgāja ārā pa logu. Podkastā teica, man ir daži boksu paņēmieni, kāds šo cīņu. Izgāja. Tas drīzāk smieklīgi, vienkārši tev iziet ārā pleci un ņem piemēru un izgāja ārā pa logu. Skatījās, Haribo kā mazulis, kas mammai vēderē, jo viņš tikai spārdījās. Tie, kas redzēja cīņu, bija labs, jā. Tas šits labs tāds. Pati referents un punchlines to, ka tu spārdies kā maziņš bērns mammas vēdrā, jo viņam bija, man liekas, tikai low kicks taisīt, tur, jā, kaut kas tur bija. Ja tu lien visur neprogresē nekur, tā arī paliec kā beta versijas lūps, tu domāji, viss būs smoke, un tur ir tavs sektors. Beta versijas lūps. Mazliet izlaizās, paga. Beta versijas lūps, jo tas bija vienkārši kā beta versija, nevis alfa, bet beta versija, vai ne?
Es brīnos, ka Dafijs, zinot Dafiju, nepaņēma. Šis ir mans tāds. Būtu rēcīgi bijis, ja viņš būtu tā kā betas versijas lūpas, bet mums ir viena, es nezinu, vai vispār viņi taisa vēl video, beta beidz. Tas būtu rēcīgi, ja viņš būtu pielicis to tā kā vārdspēli, tu tā kā beta versija, referents vēl uz beta beidz, jo viņi, meiteni, vai ne, bet tu tā kā viņi, ģipa beta beidz. Battle raps. Bet tas tā mans viedoklis. Arī paliec kā beta versijas lūps. Tu domāji, viss būs smoke, un tur ir tavs sektors, bet tu esi vienkārši nūps. Nav ne stājas, ne sitiena, plus reakcija ir lēna. Gribēji būt kā Kung Lao, bet esi kroplis cīņā. Milēna, cik tu te nebļauj priekš... Bet skaisti, reāli, ļoti skaisti. Mortal Kombat punchline, kāpēc nē? Vispār iznāca otrā daļa, bija filma, bija krūti, man patika, bija aizgājis. Un Kung Lao, jā, man viņš asociējās tā kā būtu Džekijs Čans. Jūs teicat, tu rasicies, kāpēc Džekijs Čans uzreiz? Nē, vienkārši tas stils, nezinu, kāpēc. Man arī, jā, tas viss viņa stāsts, nezinu, liekas, man patīk, jā, karatē. Džekijs Čans un tā, bet arī viņš šito paņēma. Es teicu, vai tas bija arī tāds setups, ne līdz galam varbūt, bet arī viņš runāja par cīņām, jā. Jā, tu gribēji būt Kung Lao, jā, bet jau kur viņš pieminēja cīņas, reāli viņam viss tas jau, cik garš jau ir, jā. No tā, tu tā kā spārdies, viņš iemet tur jau punchline, jā, punchlines uz punchline, kā Dafijs to visu laiku teica, jā. Un tad iet vēl tālāk, jā, tu gribēji būt Kung Lao, bet es kā Milēna, jā, ar sakropļot seju. Plus arī, es domāju, ka sasīts vairāk dobāts, bet viņai bija, jā, tur ir vienai tā karakterē ir viņai viņai vienkārši monstru kaut kāds seja, jā, tāda pretīga seja. So, yeah, punchlines uz punchline, referents, kas notiek? Referents uz referents, jā. Lau, bet esi kroplis cīņā. Milēna, cik tu te nebļauj priekš manis, tu neesi bīstams. Tu un battle raps neder kopā kā Nik Vučič un Twisters. Viņš lien sportā un battlos, bet nezinu. Es aizmirsu, ierakstīju komentārā. Man liekas, es kaut kad jautāju šito. Ierakstiet komentārā. Arī Twisters, Nikukvič. Pagaidi. Es pareizi par nosaucu. Vučič. Es nezinu, varbūt šits čalīts. Es īsti nezinu, ko viņš tur darīja, bet neiet kopā. Viņš tipa grupas, kurš palīdz cilvēkiem. Twisters bija spēle, bet ok. Viņš lien sportā un battlos, bet nezinu likumus. Tu apdedzināji sev spārnus jau, kad pameti krētu. Ikarus. Viss, ko tu proti. Šīs ir pizdzēts, jā. Vispār, kāpēc izgāja ārā. Šīs ir vispār, man liekas, highlight, mega punchlines, kāds vispār, man liekas, ir bijis šo sezonu varbūt. Varbūt ar labi. Vienalga, vienkārši mega highlight, punchlines priekš manis. Jā. Ikarus. Tāks, reku būs. Karoča. Ikarus, kas ir Ikarus, jā? Tāks, iemetīs vēl latviski. Pirmkārt, Dievs, jā? Daži pasakas. Pagaid. Tāks. Karoča sanāk tā, ka Ikarus, bļāns, viņš iztulko normāli. Karoča, viņš lidoja tuvu saulē un sadega. Jā, viņš jutās pašpārliecināts, jā, kas vēl te bija. Šo bļāviens man vajag krutāk. Ieto man latviešu jau tā maķi. Tāks, arhitekts Sents, jā. Lidodam Sicīliju, tuvu savu vas noslīka. Jā, karočā, jā, viņš lidoja tuvu saulē un apdegā un nokrita un nomir, jā. Bet kas ir vislabākais punch, kas ir vienkārši pizdzēts? Tā netulko labi, jā, latviešu, kur vispār tik maz bija uzrakstīts. Karočā, no kurienes viņš ir? Kāpēc viņš šito izvēlējās? Kur palika? Tāks, karaļa labrīt. Nē, prikols. Oh, brother, this guy stinks! Es gribu priekš klipu arī. Nav labi iztulkots. Karočā, bet rekru, no kurienes? Kreitas. What? Kāpēc? Reāls. Crazy. Reāli Ikarus bija no fucking Kreitas. Kur viņš piedalījās kādā šovā? Karsti Kreitā. Un kāpēc ir tāds, varbūt, gada komplekss? Prikols varbūt, ka tu gribi būt tas čals, tu gribi būt uzmanības pilns, bet ja tu lidos tuvu saulē, tu sadegs. Es te saku. Dafijs, lūdzu, sargājiet Dafiju. Ikarus. Tu apdedzināji sev spārnus jau, kad pameti krētu. Ikarus. It was perfect. Perfect. Everything. Down to the last
minute details. Viss, ko tu proti, ir padarīt sev kaunu, patalot te klaunu, izdarbies kā dalbai savai sešaidīt arbūzu pret galvu. Pagājušajā reizē atceraties, arī gribēja paspīdēt, kā viņa vecenē uz nāgiem gliteris. Palādījumu apkopē lūdzu nodot, ka tu esi jobanais pīdars. Un tavi punchline, viņš to sauc par punchline, ir bad bars. Viss tas jau bija Krievijā. Viņi saka, nav nejausmas, not a clue. Mums ir pohu, jo mēs tiešām nesaprotam rū. Es neesmu PSRS, bet man visapkārt āmuri dzirdu šo taisnojumu biežāk nekā... PSRS, bet visapkārt āmuri. Come on, bro. Kas bija PSRS zīmoks? Nevis zīmoks, bet simbols. Sirpis, neatceros, kā pareizi teicu, sauc to. Un āmurs. Tavas mātes balsi tālrunī, vībuci. Visapkārt āmuri dzirdu šo taisноjumu бежак nekā tavas mātes balsi tālrunī, vību тебя. И здесь, и на улице, не дождешься начала осени, tev dalek šis lains ātrāk, nekā spēs iegooglēt nozīmi. Ierakstā komentārā. Da jūs nezināt ne pusi no tā, ko es dzirdēju vai redzēju. Dzirdot oksi, jūs domājat par skābekli. Nu, ir tā, ķipa, man jāiebrauc, lai dziļāk. Ja Krievs, kurš ātri nomonstru, man baigi jāiesprings, bet vieglāk tie, kas uzreiz saprot vairāk. Nezināt ne pusi no tā, ko es dzirdēju vai redzēju. Dzirdot oksi, jūs domājat par skābekli. Es domāju par ebreju. Ja es tulkotu Oksimīronu un oksīrēciju, oxygen, ķipa, mās vārds spēlmās. Punchline, zinot, cik rūlīgi, domāju par ebreju. Ja es tulkotu punchline, zinot, cik rūlīga ir bagāta, varētu vēl 10 sezonas savākt balvu fondu sev kabatā. Ņemot manu akapela pieredzi, man vajadzēja stāvēt žūrijā 100 punkti. Bet es zinu, ka stāvot tur man tiešām būtu grūti. Jo es esmu slepkava. Man patīk skatīties acīs, rādot šausmas sejā. Man patīk aplīgi galināt, nevis rādīt īkšķi augšā, lejā. Varēja arī šo tiesāt, laikam pats vainīgs. Kādam patīk pieņemt lēmumus, man patīk šos lēmumus mainīt. Mums ir divas līdzīgas, bet tomēr Tā kā Cēzars. atšķirīgas lietas. Battle raps priekš tevis ir kā Warzone. Nav skills, nav nemaz jēgas sākt. Battle raps priekš manis arī ir kā Warzone. Ja esmu ārpus apļais, uzreiz sāku smakt. Rauns. Vienkārši. Kaivs, reāli kaivs. Vārzones, jā, vārzones, šeit vārzones. Bet es arī esmu kā vārzones. Ja es esmu ārpus šitā apļa, sāku smakt. Vārzonā ārpus apļa. Come on, man. Uzreiz sāku smakt. Tie, kas gaimo zina. Rauns. Mans arī ir kā Warzone. Ja esmu ārpus apļais, uzreiz... Battle raps priekš manis arī ir kā Warzone. Ja esmu ārpus apļais, uzreiz sāku smakt. Rauns. Es neesmu tajā apli iekšā, jā. Let's go. Let's go. Reāli. Pirmais rauns ir iesācies. First kaimis patika. Iedodam troksni labākajam. Haribo ir jāatbildē. Nav ko Aiziet vairāk labākais. teikt. Ok. Viss, ko es dzirdēju, bija Dafī, kvak. Dafī labs, ja kā tad. Dafī traks, tev man ir labāk vajadzēja dakot. Šis ir Dafī gads, jo Maz vārdu spēlīt. viņš ir zirgs, es esmu traktors. Dafī švaks, viņš jau mirst un to es apsolu. Šis ir tavs gads, jo, ja tu esi zirgs, es esmu jātnieks. Es esmu viņš, ne nemāci fāterim jāties. Tu sāc jau stāties. Jāties, ok, ķipa zirga gads, tāpēc es tev, ok, interesanti. Es pats Interesanti. Bet, nu jā, ok, labi. jātnieks. Es esmu viņš, ne nemāci fāterim jāties. Tu sāc jau stāties. I'm him. Es paceļos kā lifts, tu iesprūst kā tavs ritms. Es piepišos kā vids, tu iepriekš jau kā skits. Šito čuvaku sen jau vajadzēja skip, jo labāks battle rapaks par tevi ir tiešām Ierakstīja, kas bija skits. jebkurš cits. Kāds tev gangstas šits? Vienīgais, kas tev kopīgs ar Tupaku, kā bija nomirāts 7. sērijā, un tas viss, vai sezonā, da pohuj čist. Varēja ar nepieminēt, man liekas, daudziem būtu šis bija jāsaprot, bet īstenībā normāls bārs. Tu tā kā Tupaks nomirās 7. sērijā, Tupaks nomirās 7. BM sērijā, un bet tu Dafijs izlidoja ārā no 7. sezonas. Bet tavai bēbīmamai tavā vietā vajadzīgs masturbators, bet Dafī ir tik gudrs, kā izlādējies kalkulators. Manas rīmas tik slimas it kādās bez prežara mauku drāstos.
Holy shit. Mans flows elektrisks, tavs kā tukšs ģenerators. Kā jau pirms gada teicu, bumba vienos vārtos attīsties. Tev vajadzīgs inkubators. Čalis ir īstās tā kā kuce, kur tavs inhalators. Tikmēr eju pēc tā piķa, tā kā inkasators. Tik uz priekšu, tā kā imperators. Tu pat nezini, kur ej. Kā sapis navigators. Apjuts, kā GPS bez satelīta. Tu tiešām pat labāk skanēji uz... Bija kaut kur punchlines, es domāju, bija krūti, tur tā krūti to poršu arī mēcē, tā. Bet vai bija punchlines kaut kur? Bīta. Un kāpēc Tev inhalatoru vajag, es nāku kā tas tur, inkasators, tas, navigators, es domāju, vai tur ka liedavāt man šito invalīdu, neko nepārdodu, bet tevi nokurīju kā cīgu. Es tevi nokurīju vienā ķegā, bet pat nešķirīju tik tievi blanti. Un tie tavu ielu panti nesanāca krieviski, nesanāk arī latviski. Tā blatoja pagājuši gadu, kad tevi daudzīja, tāpēc panti kā no pasista. Vai rasista. Tā kā netaista ģetsko saģiku, vlaģiku un beidz maukt vienu un to pašu uz riņķi kā uzkāries maģis. Huņu, ko dzen pat vairs netur tavs žoklis, būs jāmaina tev niks kā zodiaks, kas tagad ir zodis, nepalīdz. Zodis, zadis. Pat afrodiziaks būs jāmaina uz vienkārši tagad ir zodis, nepalīdzēs pat afrodiziaks būs jāmaina uz vienkārši kroplis. Mans viedoklis kā ierocis. Tev nav viedokļa pierodi. Es kā man vajag īstenībā, ja viens no viņiem mauns, tad man jābūt šeit. Kurš, ja viens no viņiem mauns, tad vienkārši pārlikšu, lai klips tur ir. Visi jūs tik vienādi, pat neatšķir, kurš no visiem esi, kad ienāci. Un to, ka esi krievs, nav ne tava labākā, ne sliktākā īpašība. Tā ir tava vienīgā īpašība. Tu misters Rīga, Pimpi, pagājuši gadu teica, lai atbrauc. Ķipa, bet viņam ir, es saku, viņam ir tāds pats pārsvars arī kaut vai battle repā vai repā, jo viņš dzird, ko varbūt no krieviem var kaut ko paņemt, kaut kāds punchlines, un zin, viņam viņš tāds daudzpusīgs cilvēks. Īpašība, tu misters Rīga, Pimpi, pagājuši gadu teica, lai atbrauc uz Ķengaragu, tad pačeko info, es tur dzīvoju jau kuro gadu. Un vispār, ja es būtu nācis no kurienes tu esi nācis, un tu būtu nācis no kurienes es esmu nācis, tad es būtu lunis, bet tu būtu miris. Tu esi tāds diega bikses, it kā vārds būtu Didzis. Kā es varu kaut ko klausīties par rajonu no čuvaka, kurš domā, ka ir džija, nenopīkstina e-talonu. Vienīgā vieta, ko tu tur ir algas dienā spēļu salonu, vēl čauko un raustu valodu. Kā es varu kaut ko klausīties par zekiem un menteni no čuvaka, kurš skatās uz džekiem un izskatās pēc lenteņa. Vispār Dafijam mašķauks ir palielam tā, ja ņem, es mēģinu atcerēties. Izskaties pēc geiska vampīra, Dafija. Protams, ir bijis, bet man liekas, nav tik nogalināt kā vampīrus Buffy. Geiska vampīra, Dafija. Nāku tevi nogalināt kā vampīrus Buffy. Tev vajadzēja Blade punchline dot. What the hell? Referents arī uz Blade. Jā, es tā prasījās. Tā gribēju, es teicu, būtu uzreiz pirmais vampīrs, kas nogalināja Blades. Tūlītām man vajag ielikt mūziku. Jā. Es tā domāju, ka būs. Geiska vampīra, Dafija. Izskatās pēc lenteņa. Tu izskaties pēc geiska vampīra, Dafija. Nāku tevi nogalināt kā vampīrus Buffy. Es nezinu, kas tev īsti kaiš, bet Tā domāju, kāds Blades būs. There's only been one Blade. There's only ever gonna be one Blade. Tur steidzami vajadzīga ir aptieka. Tu ķengaraga neveiksmīgā aborta atlieka. Kā tu alimentus tā tevi atlieku, cipā, ar prieku. Un tā kā neverini tas pārnis, tu neglītais pīlēn. Tu neesi ne ērglis, ne krauklis. Tu esi Ļevijs. Šos neglītiem pīlēnam. Dauns. Referents maz. Un tas ir rauns. Tas ir rauns. Ieram trokstī! Jā, sakiet, kā jums. Nevis kā patīk, es vienkārši mainīšu pusi tikai tāpēc, ja vajag kaut kāds klips tur ir. Bet jā. First guys! Maucam tālāk. Tikai pirmais rauns!
Iedodam troks Dafijam, viņam jānoslēdz. Otrais. Iedodam troks vēlreiz prasu jums. Ej, jo! Let's go. Pāris mēnešus. Aiziet, Dafijais, tevs vārds. Redzējāt, viņam pāris mēnešus atpakaļ izgāja dziesma, saucās Turušo sūdu. Lētas maukas, atkal šņaucam, grupām nariku, štukām naliku. Kamēr tošņā toaletē, lai dabūtu enerģijas, padaru pūli traku. Es samalšu tevi miltos. Labs, redzīgi. Narkoman jūti smaku, jau padaru pūli traku. Es samalšu tevi. Kamēr tošņā toaletē, lai dabūtu enerģijas, padaru pūli traku. Es samalšu tevi miltos, narkoman jūti smaku, jau Rēcīgi maziņš tāds, toaletē, lai dabūtu enerģiju, un pēc tam samalšu tev miltos jūtas smaku. Gadrīz kā kokēdz aiziet. Lasins no deguna lejā, pohu jaunais Supreme merch, daunim baltais aiz nagiem, viņš pateiks, tas ir. Supreme merch, man liekas, bišķi nomira. Es zinu, ka viņš ļoti populārs palika 18. gadā. Jā, es ļoti daudz redzu YouTubers, kad skatījos, jā, distreka laiki. Supreme merch bija prikals. French, tev vajadzīgs pulveris. Supreme merch, daunim baltais aiz nagiem, viņš pateiks, tas ir French. Tev vajadzīgs pulveris, lai būtu gaiša galva un fresh tekst. Ar tādām pašām domām tava kuce pie manis veļas mašīnā iestrēgst. If you know what I mean. Tie, kas zina, tie zina. Un neskatoties uz to. Šitā te stepmother stuck in a washing machine. Tava kuce pie manis veļas mašīnā iestrēgst, if you know what I mean. Un neskatoties uz to, ka veļas mašīnā nerādās error, tava lupata nepaliek svaigīt, kā dražos bez Lenor. Citāts no Haribo. Seks skaitās tikai tad, kad ir bez prezervatīva ar nobeigšanu. Katrs tavs lains intervijā priekš manis saldumiņš biskvīts šodien nebūs ne prezis, ne penis, bet tu jūtīsies izpists. Delfi intervēja Raivo un viņa meitene Aleksandru. Tas true facts par viņu OnlyFans porno pozām, karoči stūbība full packs, un kamēr komentāros visiem dega dirsa, it kāpēc ir buldaks, es it kā skatījos klasiku. Stūbs un vēl stūbaks. Interviju Šautos stulbs un vēl stulbaks. Buldaks, es it kā pēks, un kamēr komentāros visiem dega dirsa, it kāpēc ir buldaks, es it kā skatījos klasiku. Stūbs Buldaks vai hotdogs, kā viņš tur bija un domā? vēl stūbaks. Intervjueris prasa, sakiet, Mazliet enerģija pazūd, tikko streams, ja kas streamoja arī Grafman, mums ir gaming stream, tā kā piesakojiet, jā, lai redzot arī gaming streams, man bišķi enerģija pazūd, bet nu aiziet. Kameras priekšā nav grūti to darīt. Intervjueris prasa, sakiet, kameras priekšā nav grūti to darīt, un vai jūsu pārī ir kaut kādas problēmas arī? Bodybags sekos, ievelciet gaisu sev plaušās. Aleksandra atbild, nevienmēr uzreiz stāv, un vajag dabūt to augšā. Viņiem nedalēca lains rekās viet šīs bariņš, nevienmēr uzreiz stāv, un vajag dabūt to augšā. Bottle flip challenge? Haribo vienmēr pliks kā Tarzan. Bija tāda laika bottle flip challenge. Šis lēkmes nav dīvains, tavu vecini ir pērtiķis, jo bieži karājs uz lienas. Viņa palīdz ar to, ar ko tu netiec Rēcīgs referents. galā, kas nav tavā varā. Viņa ņem mutē lenganu ar gaļas piegaršu. Bļet, carbonara. Less cheese, more macaroni. Courage the Carbonara. dog, ja kāds atcerās mūtiņu, šis spagetīšu. More macaroni. Courage the cuddly dog, ja kāds atcerās mūtiņu, šis spagetīšu. Jā, šautot sportā multnē, pareiz. Drošsirds? Nē. Tie, kas, bet būtu rēcīgi, ja cilvēks nezin. Bet kā viņi sauc? Jā, tie, kas nezin. Šitā multē. Kā aizmirst, kā to sunu sauc. Ja nebūs stingrs, jo viņš ir iemests verdošā ūdenī. Nākošais lains. Baigs ir pausīm. Fizisks darbs. Mans rokas ir domāts citam. Darbs, kur jāstrādā ar galvu, nahu, ja var filmēties klipā. Nahu celties uz darbu katru rītu ar mokām. No. Bet tavā gadījumā tavu veceni vienalga strādā gan ar galvu, gan rokām. Pačkoja viņas Instagram, bļā, that's heavy, pat reklāmas ziņā. Viņa domā tikai par tevi. Aleksandrai zem manikīra meisteris rakstīts viens lains maz. Mani nagi turās pa tiem, kam neturās nekas.
Bļā, Dafī, atkal tu No, pa no. pimpiem un veciniem, nu tādi jau Nu, mēs esam, jo nu jā. tie battle reperi. Atkal to par to un par sievietām un par pipelēm. Nu, vai ne? Bet, nu, vispār, jā, runājot arī par to, kā es jūtu, kā cilvēki atbildēs par Haribo un Kjumaņu battle, es gaidu, jo es gribu redzēt komentārus, un es zinu, kādi komentāri būs, un es zinu, ka cilvēki ko teiks par Haribo priekšnesumu un par kā Kjumanim tur panesās bišķīt. Kas man liekas, bija arī off, bet, nu, jā, turpinam, jā. Dafī, atkal tu pa pimpiem un veciniem, nu tādi jau mēs esam, jo nu tie battle reperi. Haribo, man fani prasa uztaisīt žoska. Žoska ir tas Vienmēr. tā, kā tu nevari. Viņam nepatīk pelnīt ar kaut ko parastu un banālu. Par atsevišķu maksu ir arī video ar minetu un anālo. Ekskluzīvs kontents par atsevišķu maksu. Es tagad nejutīšos ērti. Man gadu atpakaļ jūsu fani šo video atsūtīja pa velti. Privāti, tas nav katram privāti. Dalba, jo tu dzīvo digitālā ērā, viss, kas nokļūs internetā, kļūs publisks ātrāk vai vēlāk. Aleksandrs video ar minetu un anālu. Nu nevarēju Tējam, baigs ir pausīt. atteikties, kā saka, ja vari, tad apskatiet. Varēju uzlikt to uz skrīniem, bet Bruno Fujaks negribēja samesties. Da labi. Arī nezinu, vai drīkst Varēja uzlikt, why not? tādu huņu likt, vai atļaus klubs First redzēt, kā viņi ņem no abiem galiem. Kā tad pjos? Agoņbāba, uguns, vecene, nereāla Kā ta pjos? liesmiņa, abi gali ir ciet, griežās pa dzīvi cūku uz iesmiņa. Bet trakākais tajā visā ir tas, ka viņš bildināja viņu jūnijā. Viņa būs sieva un vīrs, jā. Kā jūties? Ka gadu atpakaļ redzēja, kā viņi ņem mutē un dod dirsā. Jā, tikai no tevis. Bet vai kļuva vieglāk? Ko saka iekšējā balss? Haribo zina, kas ir orāls, bet nepiš, kas sakrāls. A, ko jūsu bērni? Ai, bērni izaugs, bērni varēs redzēt, kā pelnīt Normāli pa morālajiem dod bišķi tā iekšā, tā dvēselē sit iekšā Dafīs. naudu. O, brālīt, es saviem arī parādīju. Ai, bērni izaugs, bērni varēs redzēt, kā pelnīt naudu. O, brālīt, es Kā būs, tā būs. saviem arī parādīšu, kā točna nevajag darīt. Tas viss ir jautri. Ja nebūtu tik skumji, kā saka Dafi, nahu tik personīgi, tu varēji vinēt šo battle pa blatam, nahu tu pizdi jau guļošo pie tam vēl ar metāla stieni. Bet ja jūs paši sevi necienat, tad nahu man jūs te cienīt. Esi uz grīdas, sporta cīņās uz mata. Tu izmanto savu veceni, lai tik neietu strādāt. Šaha spēlētāji teiktu, partijas ziņā viss kārtībā, jo tu upurē savu dāmu, lai izietu vadībā. Bet tu jau esi zaudējis, tikai pats to nesaprotu un arī iztirzāt to negribu. Tu sapratīsi, ka beidzot uzzināsi viņas figūras vērtību. Īstas dāmas stāv blakus karalim, bet katrs dabū, ko audzē. Tava bieži ar duraku, tāpēc vai nu nokļūst svešās rokās, vai no atkritumu kaudzē. Ja es esmu bērna! Es domāju, ka Ārš Duraks spēlē pašlains būs, bet, zinu, ko es būtu, kā viņš teica, tavs meitenes figūra būs vērtīga, man tā nāk viens, kur bija tas punchlines šajā te pa OnlyFanā, kad tavo sievieti vērtīga, cik viņai OnlyFanā uz mēnesi, tiek maksāts, tas tāds redzīgs punchlines noteikti būtu bijis, bet, nu, vai not, var arī personiski, ne jau personiski, bet vēslē vienkārši duns, vienkārši Dafīs, pieminot vēl, kā bērni jutīsies un redzēs vispār. Pēc vai nu nokļūst svešās rokās, vai no atkritumu kaudzē. Ja es esmu bērna, viņi zina, būs sika kapela, kā Michelangelo nokrāsošu griestus, tā ir Siksta kapela. Es esmu bijis un šitā kuci jau svīst tā kā bela, nepatīk asilaini maltā gaļa, nevajadzēja līst tā ko belā. Rounds. Michelangelo jopē. Tā gaļa. Es esmu bijis un šitā kapela, kā Michelangelo nokrāsošu Misters Michelangelo Dafīs. griestus, tā ir Siksta kapela. Tā kā pels krāsot. Es esmu bijis un šitā kuci jau svīst tā kā bela, nepatīk asilaini. Šis ir bijis, es domāju, Beauty and Beast būs kaut kāda reference, varbūt ne, varbūt arī nebija, bet nice, ej, kā es Laini teicu. maltā gaļa, nevajadzēja līst tā ko belā. Rounds. Es saku, labākais, hot takes vēl aizvien, labākais battle rappers reāli. Nav vispār bazar. Pagaidi!
Šitie ir tie tur, šitie visi, šitie nav tie hateri vairāk, kas Dafiem arī daži labi komentāri vienu brīdi bija, ko viņš vispār te dara. Nē, tev saka, Bazar nav. Dafi! Aiziet, Dafī! Pagaidi! Labākais, Haribo, aiz tevis vārds ir maksimāli troksni, jū! Tev teksti tik plakani kā pīles plezna. Tu vari mēģināt ar rīmēm zīmēt, bet tāpat tur beigās nesanāks glezna. Vēl teici, LV battle raps neskan labi, tas prosta tavs neskan labi un tur nepalīdzēs ne koks, ne stabi. Vienkārši šis nav tavs sektors, jo tu esi students, es esmu lektors. Ja tavas rīmes kā brendīs, tad koks palīdz šitam te labākajam repot ko. tad tas ir hektors. Tev nav ne spēka, ne ātruma, karoči, tur nav tas vektors. Un ko tu vēl vari pastāstīt? Tu esi nazis, bet pat neesi asprātīgs. Es esmu reparains. Nazis. Tu pat neesi aspāzīgs. Maz vārdu spēle, vai nāt? Tu esi nazis, bet pat neesi asprātīgs. Es esmu reparains, tu pat neesi aspāzī. Vienmēr četrāps uz zemes, tāpēc pat Aspāzīja. es tevi atspāru. Reparains, tu pat neesi aspāzī. Vienmēr četrāps uz zemes, tāpēc pat bez tevi atspārdīt. Vēl saki, stay in your lane. Čuvak, es esmu visa šoseja. Kad ienāk izklāj man sarkanu paklājot, kā te būtu mošeja. Uz tik plāna ledus gribēju paspēlēt hokeju, bet sāki špikot. Labāk kāp nost no ledus, ja tiešām neesi atnācis blitkot. Biko, šo battle tev nesavākt, jo vārdiem Aleksandru Biekov. tādiem mani nodirst, censdamies būt kā es, bet tev ne. Šo battle tev nesavākt, jo vārdiem tādiem mani nodirst, censdamies būt kā es, bet tev nesanāk. Pēc tam savēji. Bija punchlines, tak domāju, bija kaut kāds punchlines. Man enerģija bija nozud, bet es mēģinu. Viņam teiks, sorry, nesagāja. Tā vienalga, var repot kaut angliski, tas viss ir bļa cool. Tāpat nebūs tas čuvaks, kurš savējos dabon out of the hood. Jo esi tāds salāts kā Koslavs. Šī nav improvizācija, tiešām. Savējos out of the hood nevar dabūt, bet tad Dafijs vienmēr paliks boys in a hood. Maz referents. Neesi Kozlovs, Čalis Pārkars tikko, it kā iztecēja Tosols. Tu raksti prosta nepareizi, Pārkars, jo iztecēja Tosols. kā rakstot Rosols. Es rakstu tik vēsi, ka pat uguns sasalst. Tu īsti pat šeit vispār neesi kā Latvijā asfalts. Varbūt esi mehāniķis, bet neesi Šautos Latvijas asfaltam. redzējis motoru, kā man griežas rotoru un skan, kā SpaceX raķešu dzinēju skaņu. Bet tev ir patukša baška un rīmes tik asas, kā plasmasa dakšas. Ko dirs, ka centies mani žēlot? Okay. Beidz tēlot, ja tu varētu. Šeit aizbirs. Labāk, tu rakstītu labāk, bet pat censdamies nevarēja pret Šestaku uzvaru savākt. Jo šī nav Damberte, bet, kā teica Šahs, esmu prezidents. Čestaku, Prezidentāls Džijā, Donalds Trumps. Tu tik pilkā. Esmu prezidentāls Džijā, Donalds Trumps. Tu tik pilkā, Donalds Daks. Prezidentāls frukts, Donalds Trumps. Tu tik šļupsti, Dafī. Jeb kā jau iepriekš teicu, Donalds Daks. Donalds Trumps. Damberte, bet, kā teica Šahs. Bišku misoši tā rinda pa Donaldu Daku, jo viņš galīgi nešļupst. Dafijs toši nešļupst. Vienīgais, kas šļupst, ir šitā skaņas iekārta, kas sit skaņu ārā un mikrofons čārks un vispārējais. Skaņotājiem šautās. Mēs nevarēja pret Šestaku uzvaru savākt, jo šī nav Damberte, bet, kā teica Šahs, esmu prezidentāls Džijā, Donalds Trumps. Tu tik pilkā, Donalds Daks. Prezidentāls frukts, Donalds Trumps. Tu tik šļupsti, Dafī. Jeb kā jau iepriekš teicu, Donalds Daks. Karoči, es uz riņķi te dzenāju pīli. Viss, ko tu dzen, ir huņa tukša. Bičam de shit, tu vienkārši sūdu muša. Jo vēl prasīja. Pielpus pie sūdē. Vai nevar iedot citu pretinieku? Citu tā kā konkurentu? Jā, bet kādu no citu no 7 rūķīšiem, bet ar dalbajobu kontingentu. Tak beidz kratīt galvu, nemeklēju asistentu. Tavas rīmas tiešām nesvilina. Tāpēc pretī atkal karstākais čuvaks, tas, kurš pat taisno no grila. Tu esi tāds dzibila plus mēsls. Ja šis X-faktors, tad tev nedabūtu krēslu. Atkal teiks, ka iemeta kā esmu, bet nokodi vairāk nekā vari sagramot. Es taisu lielu damage, huj tur salabot. Tu salabon. Tikmēr labākais
Tas domāts visiem. Tā, lai mēģina izspiest maksimumu jebkurā aspektā, lai cilvēkiem gribētos censties. No tava spektra gribas vemtiet. Because tu neesi ne vērsis, ne No tavs spektra ir vēm gribas iet, ne? Protams, vai nā? Mūlis, tu prosti esi ēzelis, maksimums mūlis, Levijs Miks tāds, kur nav pat jāpieliek pūlis, tev ir hirdik un varbūt mēģināts izglābt šis pūlis. Kā tu tur bija? Vladislavs Bikovs gribēja rādīt līmeni, bet sanāk tik šitšaus. Kā parasti, jo tu un Slava tikai tad, kad nesauc pilnajā vārdā, tu esi te mūs jāvat. Vladislav. Tevi jāmet ir ārā, kā jau pagājušajā sezonā teicu. Jo tu dzen huņu kā no amforu, tu esi pusī boid kā uzpist no tampona. Man par hūks tev ir cipā. Man nav ko zaudēt, tikai ir ko pierādīt. Tev savu vietu ierādīt. Pēc šitā no tevis paliks tikai pīļu pastētē. Foje grāt varēs pasmērēt. Oi, baļ, kā tevi apspēlē. Nes cēlies, labāk paliec apennēs. Pasēdēt. Un atkal nebāzies man sejā, jo tev smirda elpa. Pat šodien sudrabs šeit nav, jo zinu, ka atkal būtu jādod man zeltu. Tā kā atkārtošu vēlreiz. Maz vārdu spēlīt sudrabs zelts. Prosta pamet šo telpu. Maz hūks. Mazais hūks. Pasēdēt hūks. Ok, labi. Okay. Man tiešām nepiš, kurā aploksnē čeks, un vēl jau mazāk šis džeks, kurš ar ChatGPT raksta tekstus, tāds keks, jā, dzīvnieks, un man būs pīļu kažoks. Es domāju, ka kaut setups AI punchline. Te labākais, un jā, Latvijā ražots. Domāju, ka man būs aboms, bet tajā vietā tev sanāca pazors, un mani pienācīgi sagaida, kad iebraucu Jelgavā. Labākais punchlines būs labākais Latvijā ražots, bet Haribo ir ražots. Es nezinu, kur tās končas tika ražots. Tevi neviens Kroši sapratāt labākais Latvijā, bet Haribo prom. pat vairs nekur negaidīt, un mani pienācīgi sagaida, kad iebraucu Jelgavā. Tevi neviens pat vairs nekur negaidīt, kā iebrauci Daugavā. Tu mauka tāda, vairāk atgādini veceni nekā veceni. Es izbraukāju šito sūdu, tev paliek neceļ. Tā kā līdz galam neaizbrauks, pat necer. Ja tevi kāds redz kā labu reperi, viņam sapistē redzi. Ja tevi kāds redz kā fāteri, tad es tevi redzu kā čuvaku ar sapistu prezi. Tā ko tu vispār redzi? Tu šķielē. Man teica, ka esmu pimpis repā, bet šī kuce ir ielena. Tā kā klusē un ielē, tu pat nevarētu nopūst pieneni. Foršs arī mēm patika. Bet šī kuce ir ielena. Tā kā klusē un ielē, tu pat nevarētu. Tā kuce ir ielena. Gan arī var teikt stāvi klusi un ielē. Varētu nopūst pieneni. Labāku battle rapu. Es gribēju pēc tam teikt, kad viņš Haribo vai krūti, ka viņš rīmē krūti, var zint tā labi, bet viņam tā kā viens flowā, ja viņam tas delivery saka pelā. Man liekas, vēl piestrādāt būtu, man liekas, interesanti būtu redzēt, kā arī pats Haribo aug, jo viņam tas deliveries tā vienā no A līdz Z tāds uz visu. Viņš bišķi piebremzēt kaut kur bišķi uzsvaru nomainīt, man liekas, ka būtu interesanti redzēt, kā viņš progresē uz priekšu battle rapā, jā. Jo rīmē jau šis kaut ko rīmē. Dzirdu pat, kad diršās Marcelino un Liene, blē. Labāku battle rapu dzirdu pat, kad diršās Marcelino un Liene, blē. Un, blē, un vēl... Nē, šautos labākajiem pārītim Latvijā. Tas tavs hairlines, turpat nepalīdzēs Turkish Airlines, vai arī griezt uz liso, tas nav kā... F6 laiks jau pret Burlaku šito teica. Šitie bāri lido Burlaka galvai pāri Turkish Airlines, kaut kas tāds. Uzbliest cīko, visi tavi panči miso, tas nav kā uzpist cīko, tu pat nevarēji izpist cīko, un runājot pa piši. Tas nav teicis, kad ir pizdzīts teksts, bet tas tur ir dzirdēts jau. Atceramies. Mīlestību šajā kanālā, jā? Jā, Nekas es vismaz pišu, un ko mīlu? OnlyFans Lex Champagne, bet tevi izpisa F6 Lex Homie man, that's so gay. Labāk atkal manas mazās... Nu, bļē. Postus laikot te, un tad it kā neviens neredzēja ņemt nost laikus. Ironiski, ka to saku es, bet tāds pimpis kā tu tikai domā ar daiktu. Interesanti, šīs ir fakts, ha? Nežēloju nevienu, ņemu nost paiku, pat pīlēju pēdējo maizes klaipu. Tu par vecu priekš šitā tevi izbeigs ar laiku, tāpat kā izbeidzi Skype. Labākais Haribo, visi zin, kas es esmu, pat nost nenovelkot maiku. Un tas ir pants tu gaili.
Labi, ierom troksnīši! Strīmošana, ļauns, enerģiju bišķi pazaudē. No? Ko, mīļie? Es domāju, ka neklausīsimies žūri, jo viss labi zina, kas notika. Jā, neklausīsim baigi gari. Bet, jā, nu, rakstiet komentārā, kā jums patika battles. Jā, neskatīsimies žūri, visi zina, kas tika finālā, kas repoja, battloja finālā, jā, lai nedotu pārāk daudz tādu... Rakstiet komentārā, kā jums patika, vai jūs devāt varbūt labākais bija labākais? Es nezinu, bet es gaidu, jā, labāko pret Kjūmanu, bet es gribu redzēt, ko cilvēki noteikti tur teiks. Es varu derēt, ka būs visādas opinion viedokļi. So, jā, tā kā tas būs arī viss šodienai. Tiekamies drīz, jā, šo video būs svētdien. Tiekamies gaming streamos, jā. Ar Grafmanu ir jau plāni varbūt kaut kādas citas reakcijas darīt, jā, viņš ir gatavs atnākt. Varbūt 371, nezinu. Tiksimies, jā. Tiekamies nākamajos video streamos. Peace.